Esiet sveicināti kārtējā mudru video laidienā, un šoreiz mēs turpināsim apskatīt acu mudras, arī svarīgas mudras, jogas un meditācijas ceļa gājējiem. Jā, tad iepazināmies ar Šamhavī mudru, skatījāmies punktā starp pusacīm, jā, skatījāmies uz degungalu, un šoreiz mēs skatīsimies uz gaisu, jeb meditēsim un skatīsimies uz tukšumu. Jā. Kā tad ir iespējams meditēt un skatīties uz tukšumu, jeb skatīties uz gaisu? To jūs uzzināsiet šajā video. Ja, tad es jau stāstīju, kāpēc ir svarīgi, kāpēc šīs mudras ir svarīgas. Ja, lai jūs iemācāties fokusēties, koncentrēties un nekustināt ne ķermeni, ne arī acis. Ja. Tas viss tiek darīts tāpēc, lai kaut kādā brīdī arī prāts kļūst nekustīgs un jums ir vieglāk meditēt. Savādāk jūs visu meditācijas nodarbību pavadīsiet domājot vai cīnoties, vai mēģinot apturēt domas, kas īstenībā nav nemaz iespējams. Ja, tātad šajā video mēs gan mācīsimies, gan arī kopā praktizēsim. Ja? Prakse būs ļoti noderīga arī tiem, kas ikdienā cieš no stresa, nemiera un kuriem ir dusmas, ir problēma. Ja jums dusmas ir problēma, tad šī prakse jums nāks tālāk dusmu brīdī vai nemiera brīdī. Izmēģiniet šo bučārī mudru. Bučārī mudra nozīmē meditēšana uz neko, vai uz tukšumu, vai uz telpu. Ja? Un praksē mēs darīsim šādi. Ja? Mēs izmantosim roku, ja? Turēsim šādu plaukstu uz leju, pie sejas un mazo pirkstu mazliet uz augšu. Mazliet uz augšu mazais pirksts. Pieskaramies ar īšķi lēnām lūpai, virslūpai, ja virslūpas turam, un skatāmies ar acīm uz mazā pirksta galiņu. Skatāmies un turam uzmanību minūti, nemirkšķinot, nesaspringstot, vērojot acu mazā pirksta galu. Ja? Praktizēsim, pievienojieties man, lai jūs varat piedzīvot šīs prakses efektu. Un turam minūti fokusēts skatiens, elpojam mierīgi, cenšamies relaksēties, atcerieties, acis nemirkšķinam, bet arī nesaspringzinam. Vienkārši raugamies uz mazā pirksta galiņa. Raugamies apmēram minūti, vēl 40 sekundes. Ja mugura ir taisna, ķermenis ir relaksēts, elpa ir dabiska. Domas var skraidīt, bet nepievēršiet tam uzmanību. Koncentrēt skatienu uz mazo pirkstiņu galvu. Vēl 20 sekundes turam. Ļoti svarīgi, ka jūs pildat norādījumus, savādāk jūs nepiedzīvosiet prakses efektu. Jā, tad vēl skatāmies pirkstu galiņu, tad mēs, vēl ne, bet tad mēs nolaidīsim roku, bet skatiens paliks tieši tajā pašā punktā, kur tas tikko bija. Tad mēs turpināsim vērot šo pašu punktu, tikai roka ir nolaista. Lēnām laižam roku nost un ar skatienu paliekam tieši tajā pašā vietā un centieties šo skatienu turēt. Ja, jūs kaut ko redzat, bet tāpat laikā īsti neko neredzat. Ja, ja necenšaties nofokusēties uz grīdu vai uz sienu, kas jums rādīsies. Lai tā tur ir, skatiens ir apmēram tajā pat vietā, kur bija mazais pirkstiņš. Un centieties mierīgi elpot, relaksēti, turēt skatienu. Ja, jūs mācāties meditēt, koncentrēties, šis ir ļoti svarīgi. Ja, jūs novēršat uzmanību no stresa, no nemiera, no dusmām. Jums tādas ir. Un turam tik ilgi, līdz jūs jūtat, ka pazuda pilnībā fokus. Ja? Skatiens sāk centrēties uz sienu, uz grīdu, uz priekšmetiem, uz objektiem, domas sāk skraidīt. Ja tā notiek, atkal tas pats, ceļam roku vēlreiz, mazais pirksts mazliet uz augšu un vērojam mazā pirksta galu atkal apmēram minūti, ja? Pēc sajūtas. Turpinam. Mugura taisna, pleci relaksēti, seja relaksēta, acis relaksētas un nemirkšķinam. Centieties būt atraisīti, radoši, nesaspringt, nedomāt.
Vēl pusminūti. Jā, mēģiniet roku noturēt taisnu. Neskraidīt ar acīm. Acis ir fiksētas, šī ir acu mudra. Tad darbs notiek ar acīm. Acis centrējas uz mazā pirkstiņa galu. Vēl 20 sekundes. Elpojiet viegli, brīvi. Vēl 10 sekundes, un tālāk jūs jau ziniet. Atkal lēnām laidīsim roku nost, lēnām, un skatiens paliek turpat. Un skatiens ir sastindzis, jūs skatāties uz telpu, uz gaisu, bet neko īsti neredzat. Jā, tas ir līdzīgi kā tad, kad jūs aizdomājaties, jūs kaut kur raugaties, bet jūs neko neredzat. Ir tā bijis visiem. Pamēģiniet restaurēt šo sajūtu un piedzīvot sastingumu, fiksāciju. Un turat šoreiz cik ilgi varat. Nesaspringstiet, relaksēti, mierīgi. Elpa ir viegla, dabiska. Jūs raugaties tukšumā. Šī praksa jums palīdzēs pastiprināt introversiju. Jā, ārējie notikumi, telefona spaidīšana. Šis ir pretstats telefona spaidīšanai, kurā jūs visu laiku kaut ko skatāties un visu laiku kaut ko tinat. Jūs vienkārši raugaties uz neko. Un, kad jūtat, kad vairs nevarat nofokusēties, lēnām veriet acis ciet un varat sākt savu meditācijas sesiju. Vai varat mierīgi pasēdēt ar acīm ciet, būs patīkama sajūta. Mēs esam visi pieraduši meditēt ar acīm ciet. Šeit mēs to darām ar acīm vaļā. Pasēžiet, cik jums ir laiks, cik jūs varat noturēt mierīgu uzmanību uz elpu un uz fiksētu skatienu ar acīm ciet. Arī centieties nekustināt acis. Turpiniet, cik ilgi varat, un es jums saku visu gaišu. Om Shanti!